Labvakar! Mans vārds ir Sanda. Man ir 19 gadi. Mācos biznesa augstskolā turībā uzņēmējdarbību. Savu nākotni vēlos saistīt ar biznesu. Ļoti mīlu savu pilsētu, tāpēc vēlos izveidot modes studiju. Fascinē austrumu kultūra, māksla, dejas, to kustība un estētika. Visaugstāk cilvēkus vērtēju uzticību, godīgumu, atklātību un viņu spēju nosaukt lietas īstajos vārdos. Ļoti patīk braukt ar mašīnu, gleznot un gatavot garšīgus ēdienus. Vissvarīgākais dzīvē ir ģimene, izglītība, draugi un, protams, smaids. Paldies! Lai augstums šis vakars! Man ir 20 gadi, mācos Rīgas celtniecības koledžā. Patīk sports, atpūta celtniecība un meitenes. Dzīvē vēlos pabeigt skolu, iekārtoties lieliskā darba un nodibināt jauku ģimeni. Paldies! Man ir 20 gadi, studēju reklāmu mārketingu Rīgas uzņēmējdarbības koledžā. Priecājos par visu, ko dzīve man sniedz, par katru jaunu dienu, par savu ģimeni, par ikvienu satiktu cilvēku. Par savu patīkamo un nepatīkamo, jo es zinu, viss, kas notiek uz labu. Paldies! Labvakar! Jūs jau mani zināt. Bet tie, kas mani nezina, mani sauc Gins, esmu 19 gadus jauns, mācos Latvijas Policijas akadēmijā publiskajās tiesībās. Man dzīves mērķis ir pabeigt akadēmiju, kļūt par labu juristu un palīdzēt cilvēkiem. Lielu daļu no manas dzīves aizņem sports. Spēlēju gan volejbolu, gan basketbolu. Brīvā laikā patīk izklaidēties ar saviem draugiem. Paldies! Stare
esmu Lāsma Zūte, man ir 18 gadi. Mācos Rugāju vidusskolas 12. klasē. Dzīvē man vissvarīgākais ir mana ģimene un mani draugi. Patīk dziedāt, spēlēt klavierus un labi atpūsties. Uzskatu, ka dzīvē viss vienmēr beidzas labi, bet ja nav labi, tad ziniet, nekas vēl nav beidzies. Un starp citu, kāpēc esmu kā žokā? Es joprojām gaidu, kā tu aizdīs uz Alpiem. Čau visiem! Mans vārds ir Zigmunds un man ir 17 gadi. Brīvajā laikā es nodarbojos ar mūziku, ar sportu un man patīk ēngļi. Uzskatu, ka dzīvē vissvarīgākais ir emocijas, tāpēc vēl aizvien meklēju savas lielās dzīves, lielo jēgu. Paldies! Es mācos Baltpilsētas ģimnāzijā, man ir 17 gadi. Savu nākotnes profesiju vēlos saistīt ar turismu. Man patīk dejot, zīmēt un pārsteigt citus. Man patīk pieņemt izaicinājumus, jo tie mani nebaida, bet gan liekas kaut kas interesants. Tāpēc arī šovakar esmu šeit un ceru, ka tas nav mans pēdējais izaicinājums dzīvē. Paldies, patīkamu vakaru! Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Labvakar! Mani sauc Kaspars Kubuliņš, man ir 17 gadi. Es mācos Baltinās vidusskolas 11. klasē. Brīvajā laikā patīk atpūsties, bet jebkurā gadījumā no darba nebaidos. Varu nopļaut
5, 6, 7 hektārus lielu zāles lauku. Un, protams, ka es to gribu darīt kopā ar meitene. Paldies! Labvakar! Mani sauc Santa, man ir 19 gadi, mācos Rīgā, starptautiskā estētikas skolā par kosmētiķi. Patīk darināt interesantus tērpus, un man dzīves mērķis ir labi pabeigt šo skolu, kļūt par labu kosmētiķi un kopā ar mammu izveidot modes un skaistumkopšanas salonu. Šovakar vislielāko atbalstu gaidu no saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēciņiem. Paldies! Be happy. Don't worry. Vakar, mani sauc Raidis. Esmu 19 gadus jauns. Mācos par bārmeni Viesmīlu. Uz dzīvi skatos no pozitīvās puses un novēlu jums šovakar daudz un patīkamu emociju. Paldies! Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no plan to make you smile, but don't really. Labvakar, cienījamās dāmas un godātie kungi! Esiet sveicināti konkursām Miss un Misteris balvi 2004! Varbūt kādam no jums radīsies jautājums, kāpēc tad 5 drosmīgākie un simpātiskie balvu puišu un tikpat drosmīgās un skaistās balvu meitenes piedalās konkursā, kurš saucās Miss un Misteris balvi 2004, jo ir taču galu galā jau pienāca 2005. Bet lieta tāda, lai katras pilsētas pārstāvi varētu pārstāvēt savu pilsētu lielajā konkursā Miss un Misteris Latvija 2004. Reģionālajiem konkursam ir jānotiek līdz 2005. gada 1. februārim. Tā kā mēs šodien zinām, ka ir 30. janvārs. Balvi ir paspējuši pēdējie un oficiāli noslēdz šo Vislatvijas reģionālo un visu konkursu skati un konkursu. Tā kā aplausi jums pašiem par to, ka jūs šo plejādu šajā gadā noslēdzat. Un visi kopā izvirzīsiet puisi un meiteni, kas pārstāvēs jūsu pilsētu lielajā konkursā Miss un Misteris Latvija 2004. Tā kā turiet par viņiem lielus īšķus. Radinieki, draugi, garām gājēji un vienkārši viesi. Jūs zināt, kas no jums šodien tiek gaidīts visvairāk? Jūsu aplausi. Un ja mēs vēl pievienojam klāt savu balsi aplausiem, sulīgāk būtu. Ne jau man to vajag, bet to vajadzēs viņiem. Tā kā noteikti pietaupiet šīs savas ovācijas un aplaus priekš saviem mīļotiem cilvēkiem, kurus redzēsiet skatus. Un es domāju, ka šajā brīdī vienkārši varētu aicināt uz skatuves konkursu Miss un Misteris Latvija māti, Vislatvijas galveno sievieti, kas atbild par šo konkursu. Un tā ir Rīta Fogele, jo šis pasākums īstenībā, es saprotu, ir īpaši arī ar to, ka pēc 5 gadu pārtraukumu viņš atkal notiek šajā pilsētā. Aizjūt līdz manu direktori Rīta Fogele. Augsts, tev bija jākārtīgi augsts. Vakar visiem balvos man ir liels prieks, ka pēc ilgāka pārtraukuma šis pasākums balvos arī notiek. Jāsaka, ka mēs atvainojamies visi žūrī, ka mēs mazliet aizkavējām zālē klātesošos, jo mēs mocījām jauniešus. Un jāsaka tā, ka viņi visi 100%. Mēs uzdevām jautājumu, vai pēc tāda pārtraukuma šis pasākums notiek balvos, vai
varbūt atkal 5 gadu pārtraukumu, un tad viss teica, Trukonie kungs bija klāt, neļaus man samalot, ka viņi gribētu, lai šis pasākums būtu katru gadu, un tātad es ceru, ka dzirdīgas pašvaldības vai arī sponsora ausis to dzird, jo jaunieši 100% teica, ka viņi vēlētos šo pasākumu kā tradīciju katru gadu. Man ir prieks par to, ka šis konkurss, kuram ir Latvijā 17 gadi, jā, un es tiešām jūtos jau tā kā tāda vecmāma, ne tikai kā māma šim pasākumam, ir tāda, kustība, kas ir aptvērusi daudzas Latvijas pilsētas, un šodien šeit ciemos es zinu, kad pasākuma beigās būs arī no kaimiņu pilsētām puisis un meiteni, kas ir uzvarējuši kaimiņu pilsētās, viņi apsveiks jūs uzvarētājus, un es varu no savas puses novēlēt tikai vienu. Tiešām turat īkšķis par saviem jauniešiem, jo galvā tie ir jūsu jaunieši, tā ir jūsu rajona, jūsu pilsētas nākotne, un es domāju, ka ir labi, ka šis pasākums šodien šeit ir, un ceru tikties ar jums pēc gada, un par to, kas būs tālāk, es savu pasākumu laikā vēlreiz mēģināšu par šīm kāpnēm tikt augšā. Patīkam vakar! Es gribu pateikt, kur ir acis labi plati vaļā, jo ne tikai žūrija uzsāk šogad noteikti savu simpātiju, bet arī jūs, skatītāji, atcerieties viņu vārdus, atcerieties, kā viņi izskatās, pētiet viņu tur baigstus, sejas, kustības, jo jums taču ir vajadzīgs, lai jūsu pilsētu lielajā konkursā pārstāv pēc iespējas labāks finālists. Tāpēc šajā brīdī mēs viņus redzēsim varbūt neierastākos amplua, jo mēs atgriezīsimies balvos kādus 5 līdz 10 tūkstoši gadus atpakaļ. Kādi tad varēja izskatīties cilvēki, kas šeit dzīvoja. Konkurss Miss un Misters balva 2004 turpinās.
Tūlīt jūs sagaidīs kaut kas sportisks, kaut kas pilnīgi atšķirīgs no kā, ko jūs redzējāt jau iepriekš. Turpinām! I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. Balvos vienmēr uzvar draudzīgāk.
kā dienas, tik elpas netiepie. Un kā 4 sienas, tas netievī, tas vienmēr kaut ko vairāk zin. Nenosaukas vārdā, tas ainas mani tālāk, un izmērā pa krāsām it visu, bet saulī jānotur, un ieklausījies jau īst, kā putni metas debesīs, tiem vienmēr jābūt tuvāk lietu jāredz, kā tas dzīves, kas vārds tik miers, divā palīdīs, varbūt vēlāk sāpēs, varbūt tāds ko prasīs, kad pārēs tik miers, centies saule nenoskrien pārāk prasti, sirds arī neparasti, vārds tik miers, divā palīdīs, varbūt vēlāk sāpēs, varbūt tāds ko prasīs, kad pārēs tik miers, centies saule nenoskrien pārāk prasti, sirds arī neparasti. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Simple, the sky above. Simple is caving in. It's so nice about a guy you wanna love. You wanna cry, you crush, you have to learn to die till it's over. It's nice and quiet. But soon again, start another big riot. You blow a fuse, simple, then comes loose, simple, so what's the use? Of falling in love. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone. And so peaceful until you ring that bell, shout, you yell, you broke the spell. This is swell, you almost have a fate. The sky is scorching, I go hit, the storm is like till it's over, and then it's nice and quiet. But soon again, starts another big riot. You blow a fuse, simple, then comes loose, simple, so what's the use? Of falling in love.
gaišu nākotni, par dzīvību, par mieru, par pilnvērtīgu ģimeni, par labu veselību, par mīlestību, par draudzību, par saticību, Es sveicu jūs šajā skaistajā gadamijā, novēlu jums visiem labu veselību, laimi un prieku jūsu privātajā dzīvē, sekmes jūsu darbā, pārticību jūsu ģimenei. Lai visiem labi klājās 2005. gadā.
Tad, ka jūs neturēsiet mani jāprāt, kas aizbraucu kopā. Konkurss tuvojas noslēgumam un žūrija jau, var teikt, ir apspriedusies, jo pēc brīža mēs ķersimies klāt oficiālajiem rezultātiem, bet visiem konkursantiem par to darbu, ko viņi ir ieguldījuši jau vairāku mēnešu laikā, strādājot gan ar choreogrāfiem, gan ar stilistiem, gan ar grīma māksliniekiem, ar runas, varbūt meistariem arī. Viņiem pienākās par to atalgojumus, tāpēc mums ir sarūpēts ļoti daudz īpašās speciāla balvas katram no fināla dalībniekiem. Un tāpēc vispirms visi konkursanti saņem ziedus no veikala Zied. Tāpat visi finālisti saņem balvas no veikala Hestija. Veikals Hestija dāvās tās dāvanas visiem finālistiem. Par skaistajiem priekšlikumiem šovakar es domāju, ka tas bija maldīgs, ko atcerēties vēl ilgi. Arī pasākuma atbalstītājs Hipoteka banka vēlas sveikt visus dalībniekus ar savām īpašajām balvām. Hipoteka banka, lūdzu! Tādu kā puiši saņem, lai viņi būtu ne tik vien izskatīgi un eleganti, bet arī gudri un erudīti, balvas no grāmatnīcas Stella. Labvakar!
visiem. Tikpat spraiga nedēļa, kā šī bija konkursantiem, bija arī redakcija, jo katru dienu nāca aploksnis un viss cītīgi skaitījām. Rezultāti ir tādi, ka katram no dalībniekiem tika kāda balss, bet gandrīz 1/3 balsu ir iegūsi Vārgunas lasītājs Simpātija, Sanda Irbīte. Vaskars Kubuliņš. Es aicinu uz skatuves šajā brīdī paziņot skatītāju jūsu simpātiju ieguvušos jauniešus. Viss šīs samistros teikums man sanāca. Var sakot, Inta Pogele skatuves, lai paziņot skatītāju simpātiju. Skatītāju simpātiju apbalvot, jauniešu jāatkāršu skatuves. Iepriekš minētās mana Jākapils, uzvarētāja Kristīna un Edgars. Tātad, visu Mr. Balli, skatītāju simpātijas, Sanda Irbīte un Gīns Balīnskis. Skatītāju simpātijas apkosām Miss un Misters Balli 2004. Vicemis un vicemisters balvi 2004 ir Sanda Irbīte un Zigmunds Čeksis. Sanda un Zigmunds, vicemis un vicemisters balvi 2004. Sanda un Zigmunds, aplausu viņiem. Sanda un Zigmunds. Lūk arī jūsu lentas, ko Edgars un Kristīna lūdz promenādes gājiens ar lentām rūliņu pat. Man šķiet, ka mēs visi varam, godīgi sakot, piecelties kājās, aplaudēt šiem 10 jauniešiem. Un ne tikai aplaudēt, bet arī izteikt savas ovācijas. Jā, paldies. Viņi visi to ir pelnījuši. Gribu teikt, ka viņu vecāki, kas šeit atrodas šajā zālē, es domāju, viņi nav ne mazāk satraukti. Es mēģināju pirms šī pasākuma visus vecākus pabildēt, redzēt, kādi viņi ir. Un kādreiz viņiem arī kādu pildīt uzdāvināt. Aplausus vecākiem. Un man liekas, šādi krāšņi svērti galvās kādu laiku nav bijuši. Mēs esam patiesībā galvenieši diezgan izlutināti ar labi organizētiem, labi režisētiem pasākumiem. Bet jāsaka lielais paldies režisoru Triņotnē. Arī aplausu viņiem. Ja saka paldies, tad jāsaka paldies Diogenam un Mārim Labānam. Viņi ir mūsējiem un visur viņi kopā ar mums.
Un jaunieši jau izteica, ka nevis 5 gados reizi, bet katru gadu varbūt 5 reizes mēs varētu rīkot šādas krāšanas pasākumus, bet vienreiz arī tādu misteris un mis balvu. Tikai paldies vēlreiz jums, paldies skatītājiem, paldies visiem atbalstītājiem. Ja varbūt kāds ir piemirsts, jūs neesiet piemirsti. Paldies visiem, un tagad mēs nolasīsim. Un es uzreiz pateikšu, kas sveiks uzvarētājus. Jūs sagaidīsiet siltiem aplausiem, jo tie ir kārtējie viesi. Un tie ir konkursa Miss un Misters Ogre 2004 šā gada uzvarētāji, arī jūsu topošie konkurenti. Sagaidīsim par aplausiem Karīna Matisone un Gatis Ostreiko. Un zālēsies arī jālūdzu pāris, kuri tad zālē. Jāsaka, es domāju, ka jūs piekritīsiet, kad tas bija kolosāls šovs, un es tomēr gribētu to svēto trīsvienību uz 1 minūti. Tos 3 cilvēkus, kas ar tiem jauniešiem strādāja uz skatuves, jūs kaut kur esat tūmā, vismaz esat un parādāties skatītājiem, jo varbūt, ka tas nav pēdējais pasākums, ko jūs organizējat. Tur ir svētā trīsvienība, kas to visu šo uztaisīja. Trīsvienības ir nokļūts viens, bet es ceru, ka tas nekas. Un tagad ir šī pasākuma tāds galvenais brīdis. Es gribētu teikt visiem, ka puisis un meiteni, ko mēs kopā ar pilsētas mēru tūlīt nosauksim, un ko Andru Kronēs, ja 12. un 13. februārī būs Rīgā, kur piedalīsies Latvijas konkursu pusfinālā, kur tātad 2 pāris, ar ko viņi sacensties, jūs redzat, 3. ir zālē. Un es aicinu visus braukt līdzi un panot par viņiem, jo, kā jau es iepriekš sacīju, tātad konkursu pusfināls būs 13. februārī, un ar bezmaksas ieejumu var braukt līdzi pilnīgi visi. Jaunieši to zinās, aģentūras mājaslapā tas ir rakstīts, un visi, kuriem būs kaut kādi jautājumi, vienkārši es gribu paspēt pateikt informāciju pirms šī galvenā brīža. Mēs paliksim gan Anda, gan es, gan žurnāls Sieviete redaktori, tas ir zālē, ko mēs sadarbojamies, un briest jauns projekts, kas būs precētām sievietēm, par ko varēs uzdot viņai jautājumu. Mēs pēc pasākuma šeit visi būsim pie žūrijas galda, un jūs varēsiet uzdot jautājumus par pusfinālu, par Rīgas, par precēto sieviešu pasākumu. Un tagad tiešām galvenais šī pasākuma brīdis, tātad puisis un meitene, kas ir šī konkursa uzvarētāji, un es ceru, ka šis pasākums nākošgad būs, un kas nākošgad šos titulu nodos nākošam puisim un meitenei. Un uz kronēšanas brīdi, pēc starptautiskas tradīcijas, es aicināšu tieši uz kronēšanas brīdi celties kājas, un Trupānē kungs teica, ka ja jūs salauzīsiet krēslus, vai svilpsiet, vai kaut ko, to mēs remontēsim. Balve 2004, Lāsma Zunde. Un Misters Dīns Marīnskis. 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 Un Misters Dīns Mar
prieks, ja šūrīs domas sakrat ar jūsu domām. Šis ir brīdis, kad arī jūs varat kārt skatos un sveikt savus mīļos. Paldies uz tikšanos citos konkursos, lai mums visiem viss izdodās. Visu labi!